un sašaurinot to skatījumu līdz pavisam, varbūt, nezinu, šaurākam lokam. Nu, kas notiek veikalos? Kas būs ar inflāciju? Kādas tās tālākās prognozes? Jo, pārtika ir tas, kas vienmēr sāpēs visvairāk, un visvairāk to piefiksēs, jo to redzi katru dienu veikalā, un kas ir tas, ko mēs sagaidām, kas notiks inflācija? Inflācija mūs ir negatīvi pārsteigusi, un negatīvi pārsteigusi, tāpēc, ka tā ir augstāka nekā mēs gaidījām. Mēs zinājām, ka pērnais gads ir tāds izņēmuma gads, jo kopumā pērn inflācija bija 1,3% apmērā, ļoti neliela, bet mēs zinājām, ka uz gada beigām tā augs, bet šis pieaugums, kas ir bijis virs 3%, un tagad jau izskatās, ka varētu būt pie 4% aprīlī, tas ir ļoti strauji. Tā kopumā prognoze joprojām ir par to, ka gada laikā šis inflācijas temps nedaudz norims. Daļēji tur ir tehniskas lietas, daļēji tas ir arī tāpēc, ka, piemēram, pasaulē naftas cenas ir krietni nokritušās, kam vajadzētu sākt atspoguļoties arī Latvijā. Gāzes cenas... Gāzes cenas ir nokritušās, eiro ir kursa vērtība ir uzkāpusi, līdz ar to jebkāds imports, jebkas, ko mēs importējam, teorētiski varētu kļūt lētāks, tāpēc, ka vienkārši mūsu valūta ir vērtīgāka, un tas arī palīdz inflācijai. Ir vairākas lietas, kurām būtu jāpalīdz mums redzēt, ka šī inflācija atkāpjas. Un tās prognozes ir par to, ka tā atkāpsies. Bet, piemēram, skatoties uz pārtikas cenām, izskatās, ka pārtikas cenas būs viens no tiem inflācijas veicinātājiem šajā gadā. Un vēl viens lielais inflācijas veicinātājs ir arī pakalpojumu cenas, kur, protams, lielais vilkmes nāk no algām. Un, ja skatāmies uz bruto algām, kas ir tas, kas ir svarīgi tieši tam uzņēmējiem, kurš pēc tam liek to cenu, bruto algās mēs it kā pērn redzējām tādu sabremzēšanos, bet un arī tā visdrīzāk prognozējam, ka arī šogad šī sabremzēšanās varētu tā kā turpināties kaut vai saglabāties tā pērnā gada beigu līmenī šis zemākais pieauguma temps algām. Bet skaidrs, ka jau šobrīd, ja mēs redzam, ka ieslēdzās tomēr tā ekonomiskā aktivitāte, mēs redzam, ka, nedaudz labāk iet būvniecībā, nedaudz labāk iet apstrādes rūpniecībā, atkal sāk trūkt darba spēks, un atkal mēs iespējams varam atgriezties pie laika, kad tomēr tās algas aug straujāk nekā mēs gribētu redzēt, un tas arī, protams, veicina šo pakalpojumu cenu kāpumu. Tā kā, tās inflācijas situācija šogad noteikti būs tāda, ka inflācija būs augstāka nekā pērn. Mēs joprojām domājam, ka tas būs virs 3%, bet tomēr tādās saprātīgās robežās, piemēram, Igaunijā mūsu prognozes ir par 5,5% inflāciju, vēl daudz straujāka, jo viņiem vēl nāk klāt PVNs. Jā. Tā kā tur ir tās bažas ir vēl lielākas. Jā, viņi palielināja PVN, jāpiebilst. Jā, tieši tā, jā. Tur tā PVN palielināšana viņiem atspēlējas tieši inflācijā, bet kopumā, protams, tas dara bažīgu, jo augstāka inflācija arī kaitē kaut vai tai vēlmei tērēt un tā gribēšanai un varbūt arī tai nedaudz tai noskaņojuma pusē. Ja tu redzi, ka cenas joprojām turpina augt, tad varbūt tev tās patērētāju noskaņojums arī ir samazinās. Tad, kad mēs bijām tās Ziemassvētku eglītes līknes, inflācijas līknes augstākā punktā, tuvāk spicei, daudz no ekonomistiem varētu dzirdēt, ka gluži visu mēs nevaram izskaidrot ar tādiem racionāliem ekonomiskiem procesiem. Vai tas ir mainījies, vai joprojām tur ir kaut kāda daļa elementa, kur plāt rokas un nevar saprast, kāpēc, kā tu Latvijas bankā raksturoties, ka kaut kāda daļa vienkārši negausības paceļ tāpēc, ka var pacelt cenas? Jā, tajā brīdī noteikti, ka tas bija, un mēs varam skatīties uz tādiem ekonomikas tehniskiem terminiem kā deflators un skatīties, kā tas veidojās. Vai tas veidojās no tā, ka aug, piemēram, izmaksas par darba spēku, vai tas veidojas uz šīs uzņēmuma peļņas fona. Yeah. Un šobrīd
ja, teiksim, 22. gadā tā situācija bija tāda, ka lielā mērā tas bija arī tas uzņēmuma peļņas, teiksim, palielinājums, kas dzina šo kopējo cenu kāpumu, tad šobrīd tā nevarētu teikt. Nu, vai vismaz es varu teikt tikai par 24. gadu, jo 25. gadu mēs vēl, diemžēl, neredzam šajos datos. Bet 24. gada laikā drīzāk tā situācija bija tāda, ka uzņēmuma peļņas daļa saruka. Uzņēmumi īstenībā kaut kādā veidā tā kā iegāja, bet kaut kādā veidā kompensēja. Atdeva atpakaļ kaut ko. Jā, vismaz tā izskatās no šiem makro līmeņa datiem, ka tā peļņas daļa ir tiešām samazinājusies, un tas, kas aug joprojām ir, protams, šīs izmaksas par darba spēku, bet un tās arī skaidro lielā mērā to cenu kāpumu, kāds tas ir bijis pērnējā gadā. Šogad tad tur būtu vēl jāskatās, kad redzēsim vairāk datus.